Čau, mīļie! Čau, sen neredzētie! Čau, visi foršie, kas priecājas mani redzēt, un kurus es priecājos redzēt. Šodien ir tā diena, kad es vēlos ar jums aprunāties. Patiesībā es vēlos uzdot jautājumu, nodot informāciju jums caur saviem pavadoņiem par to, kas pašlaik notiek. Kas pašlaik notiek enerģijas laukā, kas pašlaik notiek caur mums, kāpēc. Es esmu saņēmusi gan vēstules, gan dažādus komentārus, gan manā enerģijas kursu grupā ir dalījušās dalībnieces, kas pašlaik notiek. Es uzdodu šos te jautājumus katru rītu, ko es pamostos, bet es vēlos tagad plūsmā arī ielūkoties un to, ko es sadzirdēšu, to es jums arī nodošu šajā ierakstā, šajā vēstījumā. Viss, kas jums ir jādara, ir tikai un vienīgi man jāklausās. Jums pilnīgi, absolūti pilnīgi nekas šeit nav jāsaprot. Iekārtoties ērti, uztaisiet sev garšīgu tēju vai kafiju. Sasidzieties, lai ir silti, lai forši. Esiet komfortā. Nirstam iekšā, man pašai interesē. Man pašai interesē, kas notiek. Man rāda tādu vizualizāciju. Sākumā man rāda tā kā dabu ar, es atvainojos, man kaut ko mati traucē. Es atvainojos. Turpinam. Mats vienkārši bija nokritis, viņa noņēma nos, viņš man traucē koncentrēties. Tātad. Man rāda tādu vizualizāciju, man rāda kā tādu dabas tādu tā kā pārnes, tā nozīmē tā kā kalnu, kurā es tā kā eju iekšā un roku tā kā tādu bedri lielu roku un es vēlos kaut ko atrast. Tāds tā kā pārnes tā nozīmē gross, ja, kurā es vēlos ienirstot iekšā kaut ko atrast. Un es metu ārā kaut ko, es metu ārā, tātad es tīru mentālu. Notiek cilvēkiem mentāla tīrīšana, notiek ļoti daudzu kaut kādu iespējams jau ciklisku programmu attīrīšana, un viņi met ārā ļoti daudz. Man rāda, ka ne tikai es to esmu darījusi visu šo laiku, kad ir notikuši kaut kāda veida pāreja un pakāpieni uz nākošo apzinātības līmeni, kad ir jāpasaka paldies, kad ir jāpasakās, kad ir jāierauga, kad ir jāapzinās, kas ir tā nākošās platformas, tā kā katru dienu, kad kaut kas notiek, katru dienu kā jauna iespēja, kas ir šī iespēja uz šīs platformas. Ja? Nevis skatīties atpakaļ, nevis šeit meklēt vai savā kaut kādā iekšējā pieredzē meklēt, pie kā aizķerties, ko paņemt, caur ko izsecināt. Tas vairs tā nav, nenotiek. Un tā tad ejot iekšā šajā, kur mēs metam ārā visu kaut ko, es izvelku kaut kādu ļoti vērtīgu lietu. Un katrs šajā laika periodā, es domāju, ka no sevis, tad, kad beidzās kaut kādi cikli,
kad noslēdzās kaut kādi posmi, kurā iespējams nenotika kaut kādas atbildes uz jautājumiem, kad nonulējās kaut kādas miedarbības, kas vairāk enerģētiski iespējams nedod absolūti pilnīgi nekādu izaugsmi, nekādu virzību uz augšu, nekādu tā kā skatīšanos sevi iekšā, dažādas šīs situācijas, kas nu kuram notiek, katrs zina šīs lietas, vietas, iespējams pat ir novērotas, kaut kādas situācijas, kaut kādi cikli, kaut kādas miedarbības, kas atkārtojās, un nevis tu pa jaunu dari, bet tu tā kā ej pa kaut kādiem veciem noteiktiem paterniem, jo tāpēc, ka vienkārši tā ir ērti, liekas, ka tā ir paredzami, es zinu, kā būs, bet šī jaunā laika līnija nedod šo iespēju, ja? Viņa nedod šo iespēju, viņa liek tevī pašā iet iekšā. Tātad notiek šis periods pašlaik, ka katram tiek dota iespēja caur tādu, ir tāda tā kā tukšuma telpa, gan apkārt ļoti daudziem cilvēkiem, es gribētu teikt katram, bet ne katram. Tas, kas šo nolasa, ja? Nepieķerieties lūdzu tam vienkārši, ja nāk kaut kādas vizualizācijas, ja notiek kaut kādas atbildes, vienkārši pārņemiet to, kas jums dod kaut kādu veidu tādu, lai notiek atvēršanās, paplašināšanās, ja? Tas ir vienīgais mans mērķis, pilnīgi vienmēr. Un tad, kad notiek tā, kad tagad kā notiek šis te tukšuma brīdis, kas ir riņķī apkārt, un tas tukšums īstenībā arī šeit, kad varbūt arī tāda sajūta, ko es nolasu un ko man saka, kad iespējams, kad ir kaut kāda sajūta kā vakumā, iespējams ir kaut kāda sajūta kā, ka tu esi pavisam kaut kādā citā laika līnijā, iespējams, ka tu esi kā no jauna viens un no jauna tu mācies sadzirdēt sevi. Un tie, kas jau ir pāri šim, kad viņi tā kā mācās un kad viņi jau apzinās, ja? Tad, kad notiek šie pārējais brīži un kad notiek šīs transformācijas un kad notiek šie kaut kādi klusumi, kuros notiek atbildes, kuros notiek ļoti daudz šajā laikā, īstenībā ir tā, ka tas, ko man rāda sievietēs, notiek tāda ļoti skaista, pareizi nolasot šo atgriešanās pie sevis tādā ziņā, kad ir tik ļoti tā enerģija, iespējams, kurā brīdī, kādā dzīves posmā tiek vēlēta, prasīta no ārpuses, kad viņa vairs nav vajadzīga. Jo tāpēc, kad pieaug šī dievišķās plūsmas, sievišķības tāds piepildījums, kad tevī jau ir viss tas, kas tev ir vajadzīgs. Tevī jau ir piepildījums, tevī jau ir mirdzošas acis, tevī jau ir idejas, un tu viņas realizē, tevī jau viss notiek. Tu neesi tādā ne upura lomā vairāk, ne pieprasījuma lomā, ne man vajag lomā. Tas viss notiek caur tevi, caur šo te tukšo telpu, kurā tu radi kaut ko jaunu, caur šo tādu sajūtu, kad šis radītājs, tu viņu izjūti ļoti tuvu, ļoti sevī, ļoti nevis tikai tu to runā, nevis tikai tu to saki, bet tu to sajūti caur sevi. Ja? Kad ir pieņemšana, kad ir klusums, kad ir tukša telpa, kurā tu vari radīt kaut ko no jauna, kad ir cits skatījums, kad ir citas vērtības, kad nav pieprasījuma no apkārtējās vides tāda iespējams, kāds viņš ir bijis kaut kad iepriekš, tad, kad ir iespējams noticis šis ceļš pie sevis. Un tas ir ok, jo tāpēc, ka katrs ir pilnīgi savā posmā. Iespējams, kāds ir vēl šajā ceļā. Iespējams, kādam vēl nav atbildes. Ja? Un nav tā, ka viņas ir uzreiz, nav tā, ka viņas saka uzreiz, nav tā, ka viņas nolasās uzreiz. Ir ļoti sevī jālūkojas iekšā,
jārod šis laiks priekš sevis, jāsadala prioritātes, jābūt noteiktai disciplīnai, jābūt skaidram, izteiktam, ko tu vēlies, kā tu vēlies justies, kā tu vēlies sevi pienest. Kāds tu pats kā cilvēks vēlies būt. Tās ilūzijas, iespējams, kas ir bijušas, viņas jau sen vairs nav, viņas jau sen ir sabrukušas, viņas vairs nestrādā. Nestrādā vairāk nekādi vecie paterni, nestrādā vairāk nekādi senie vecie cikli, viņi nedarbojās, viņi ir tik neinteresanti, viņi nenes nekādu pievienoto vērtību. Pievienotā vērtība rodās tevī. Pievienotā vērtība pats tu esi sev. Piepildīts, pilns, dievišķajā plūsmā, interesants, garšīgs, plauksti, smaidi, baudi, pieredzi, aktivizē, dari, dod. Var, jā, šī enerģija būt tā, man saka, ka viņa var būt mainīga. Jā, viņa var būt mainīga. Vienu dienu tu esi absolūtā klusumā, un tu neskrien ārā no šīs tukšuma, tu neskrien ārā no šīs jaunās laika līnijas, kurā nav kam pieķerties, tu esi viņā, tu skaties riņķī apkārt, tu skaties uz sevi, tu pieskaries sev, tu sajūti sevi, citu. Kas man nāk vēl no fizioloģijas, cilvēkam āda var mainīties, āda var reaģēt, tas nav tikai no šī augstuma, kas ir, tāpēc, kad ir ziema, bet āda var mainīt arī sastāvu. Ja? Āda var būt arī ļoti, ļoti tāda jutīga. Varbūt var niezēt kaut kur ķermenis, varbūt var būt kaut kāds kairinājums kaut kur. Nenoveliet to ne uz pārtiku, nenoveliet to ne uz laikapstākļiem. Notiek āda kā cilvēkam ir. Mēs caur ādu uztveram pasauli. Mēs caur ādu uztveram to, kur mēs atrodamies. Mēs caur ādu izreaģējam. Ja? Āda mums parāda šo stāvokli gan šeit, gan visā ķermenī. Ja? Tas man nāca kā atsevišķis, to es gribēju pateikt. Un atgriežoties pie tā, es gribu saprast, kurš tur izcēla ārā no tās vērtīgās, tā vērtīgā groza, ko es tur izcēlu ārā. Tu turi uz savām plaukstām, rāda tādu apaļu bumbu, ļoti skaistu, mirdzošu. Un tā esi tu pats, tas esi tu pats. Tu turi. Tu izlem šajā laikā, ko tu ar sevi darīsi. Nevis kāds cits, ko darīs, bet tu, ko darīsi. Tu turi šo enerģētisko sevi, šo enerģētisko visumu savās rokās, un tev dod šo iespēju no jauna, kā tu uz sevis paskatīsies, kā tu pret sevi attieksies, kurā vietā tu sevi noliksi, ko tu sev sniegsi, ko tu sev dosi, tad, kad viss tas apkārt ir nonulējies, tad, kad ir tukšums, klusums, neinteresē vairs tas, nav interesanti vairs tur, nav interesanti vairs tur, vispār nekas neinteresē, kas ar mani notiek. Šis ir tas brīdis, kad nevajag bēgt, mēs skatāmies sevi iekšā, mēs ieliekam to mirdzumu, mēs ieliekam katrs pats sevi iekšā. Mēs brīvi elpojam, brīvi sajūtam, ļaujam būt, pieredzam un radam. Un esam jau šajā brīdī, kad šie izteiktie nolauki jau notiek. Un tad, ja ir cilvēkam, tad, kad viņam iespējams ir kaut kāda veida, to man saka, un es jums arī nododu, ir katram kaut kāda tāds traumatisks bloks, kurā viņš tā kā baidās iespējams iet iekšā. Citam tās ir, piesim, attiecības, citam tās ir finanses, citam tā ir komunikācija ar cilvēkiem, citam tā ir kaut kāda vide, citam tas ir pateikt jā vai pateikt nē, katram savs. Un šajā laikā
tad, kad tu turi sevi enerģētisku savās plaukstās un vēro, un vēlies dot sev pašu labāko. Ej iekšā kaut kāda veida šajos prāta ierobežojumos un saki sev, ej cauri, pārkāp kaut kādu robežu, barjeru, kur šis nosaka, kur zemapziņas programmas, kur dzimtas programmas, kur kaut kas iepriekš vēl vienkārši noteicis, ka tā nevar būt. Laužās arī šajā laikā, laužās kaut kādi ieieti paterni. Jā, arī dzimtas programmas laužas, viņas tu pats izvēlies. Tev ir dota šī platforma, tu sevi turi enerģētiski uz rokām. Jūs savienojaties. Un tu vari brīvi teikt sev to, ko tu vēlies. Nav ierobežojumu. Vajag pamēģināt to. Katram tas ir savs. Jūs zinat, kur ir šie kaut kāda veida saspringzinājums, un aiz tā sasprindzināja vienmēr ir programma, kurā var iet iekšā un kuru var mainīt. Ja? Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Labi. Ko es vēl vēlos nodot un ko man saka vēl pār fizioloģiju, ko man stāsta, ko es arī caur sevi pieredzu. Varbūt šis miegs, ļoti svētīgs miegs, ar tik ļoti skaistiem sapņiem, ja kā mēs to sakam, izrādās tas ir tā, ka dvēseli to visu pieredz, ja. Notiek ļoti daudz atbildes, notiek ļoti daudz skaistas, vērtīgas satikšanās, notiek gan no dzīves situācijām, gan no satiktajiem cilvēkiem, gan no dažādiem cilvēkiem, skolotājiem, kas ienāk dzīvē, kas pieskarās, kas aktivizē, ja, mēs katram tā ir, katrs viens otram tādi ir, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, tad ir šis miegs. Un ja notiek miegs, ir arī tāda programma, ar ko man dalās meitenes kursa grupā, kad citas to pieņem, bet citas tam pretojas, un citas saka, ka nē, es taču esmu tik ļoti aktīva, es esmu vienmēr tur gājus gulēt 12 vai 1 vai pēc 1, un man ir pietiek enerģijas, varu spēju visu izdarīt, un pēkšņi ir tā, ka tev gribas visu laiku gulēt. Iespējams, tev arī sistēmā gribas gulēt, iespējams, tev gribas gulēt laicīgi jau. Dodiet šo laiku sev, ja tas tā notiek, jo tāpēc, ka miegs ir visaudzīgākā transformācijas forma, kādu ir dota cilvēkam. Ir jāizslēdz šī apzinātība, jā, lai notiktu pārmaiņas, lai notiktu transformācijas, lai notiktu cits redzējums, lai notiktu nonulēšanās. Noteikti tam visam klāt ir fiziska kaut kāda veida disciplīna, jā. Iespējams, kad gribās arī varbūt tīrāk ēst, vai gribas pievērsties sev, vai gribas vairāk pie dabas būt arī. Tas nekas, kad ir šīs augstums, kaut vai 5-10 minūtes vai pusstunda, katram ir ļoti, ļoti individuāli sazemēties. Ja? Iespējams, tas ir ūdens, iespējams, tās ir kaut kādi pirts rituāli, vai tas ir kaut kas, kur ir peldēšana, vai tas ir ļoti, ļoti aktīvs sporta zāles, ko katrs izvēlas. Bet tas ir tā ļoti, ļoti nepiespiežot. Es to vienkārši izvēlos, jo tāpēc, ka tās mani piepildā. Tas man dod. Pat cik es sevi ļoti, ļoti cienu, pat cik es sevi ļoti, ļoti mīlu, pat cik es sevi dievinu, pat cik es esmu šajā dievišķajā plūsmā, es dodu sev pašu to labāko. Tāpēc, ka es esmu sev 24/7, tāpēc, ka es esmu sev viss, tas, kas man ir vajadzīgs. Ļoti interesanti. Paldies, mīļie! Lai noder, paņemiet tikai vienīgi to, kas jums atsaucas, kas rezonē.